redzēju, kā cilvēki krīt. Es esmu diezgan pārliecināts par to, es uz to eju. Es domāju, ka es tikšu ar to galā. To nebūs problēmas. Jebkurā gadījumā es domāju, būs interesanti, bet, kā es teicu, pirmais, otrais rauns viņš ilgāk neizdzīvos. Nezinu, kustās viņš normāli. Labi, Žeki, viņš zina, ka man nebūs viegli. Ko tu redzēji Džona acīs? Sašutumu pišku. Sašutumu? Nu, ko, laba diena visiem! Esam šodien ciemos pie Sportstrike TV sakarā ar gaidāmo šovu KS Pro FL Fight Night 6, 1. novembris, ATA centrs Big Shootout LV betam, mūsu ģenerālsponsoram, un pie mums šodien ciemos Valentīns Maļiks no Jūrmalas un Edžons Edgars Čikčirik Bērziņš. Prieks jūs redzēt, paldies, kad atnācāt. Nu ko, iesākumam tādu brīvo jautājumu uzdošu. Edžonu varbūt jau nedaudz vairāk mūsu cilvēki ir iepazinuši. Pirmais tāds jautājums nedaudz vairāk iepazīstināt par sevi, kas jūs tādi esat, un vairāk par savu kaut kādu cīņu pieredzi un plāniem, mērķiem uz 1. novembrī. Sāksim ar Valentīnu. Man sauc Vaļiks, trenējos MMA Jūrmalā. Esmu daudzās vietās trenējies tur. Pirms tam agrāk nodarbojos riktīgi aktīvi ar to visu, pēc tam kaut kā bišķiņu uz pauzes paliku. Un tagad esmu atpakaļ šitajā sfērā, jo sapratu, ka man patīk rūpīties vienkārši. Man patīk šaidīt baļņikus. Ok. Nu, es saprotu, jūs jau man esat iesaukuši, Čikčirik Edžons. Jā, ar cīņu sportu nodarbojos. Nu tā vispārīgi 2 gadus, bet boks tieši gadu. Un bijušas 3 cīņas KS Pro organizācijā, 2 uzvaras, 1 zaudējums. Plānojos jau 4. tā kā. Gaidat 1. novembri, būs interesanti. Ok, nedaudz parunāsim par jūsu sociāliem tīkliem, es skatos jums. Jums nav tā kā viena no vakara galvenajām cīņām, bet es skatos, ka sociālos tīklos jums ir diezgan liela auditorija. Valentīnam arī var redzēt, ka ir liels sekotāju skaits. Kas ir tas noslēpums? Kāpēc tev aiz muguras tik daudz cilvēku? Nu, jums abiem ir. Kas ir tā panākuma atslēga? Nezinu, vienkārši es esmu pierādījis sevi. Daudziem cilvēkiem, vienkārši daudz cilvēku man pazīst, man ļoti daudz pazīstamo, daudz atbalstītāju. Tāpēc arī tā sanāk, to, ka ir vienkārši čoki, kas topī pa mani. Nu, Sograis atpazīstams, man var teikt, ļoti daudz pazīst, vienmēr atbalsta un, nezinu, es arī parādu savas cīņas interesantas, cenšos viņus uztaisīt maksimāli interesantas un, jā, man nepatīk decision, es nezinu, man patīk iet un darīt lietas un kā sanāk, tā sanāk beigās. Bet, es domāju, tas arī skatītājiem patīk, redzēt kaut ko, ka tu centies aiziet un izdarīt darbu līdz galam. Ok, nākamais jautājums par jūsu iepriekšējo cīņu pieredzi. Par tevi es daudz ko, baigi nezinu. Cik saprotu, tev kartonkā bija fighti, bet es līdz galam tos fightus neredzēju. Un vēl te cilvēki runā, ka tu esi ielu kauslis, ka tev patīk uz ielām kaut kur rēķinus savus kārtot, iedot info par savām iepriekšējām cīņām nedaudz. Nu jā, kaut kādus gadus atpakaļ, tur 19. 20. gads, tur es open ringos vairāk piedalījos. Tā prikaļījos. Kāvos arī Strelkā. Strelkā pirmo pēc boksa kāvos zaudēju, otro pēc kitboksa vinnēju. Un par ielām to labāk, lai neviens nezina. Tur diezgan daudz kas. Ok. Kā tev varot iepriekšējā cīņu pieredzi? KS Pro FL, es tavas cīņas esmu redzējis. Cik tev kopā šobrīd statistika ir cīņa? Man ir 7 uzvaras un 2 zaudus man bijis. Ghetto fights, KS Pro cīņas, open ringi un, protams, arī kartonka fights, Strelka, ķīpa. Un, jā, 2 zaudējumi, pēdējās, 3 zaudējumi kopā sanākuši. Un, jā, bija labi pretinieki, split decision zaudēja, KS Pro pēdējo cīņu zaudēja pret Markusu. Un, jā, tagad nesen bija LNK openings, atgriezos ringā pēc rokas traumas, man bija lausta roka. Parādīju sevi, izgāju pret Latvijas vicečempionu, normāli nocīnījos, 3. raundā nebija bijis šelpas, un tā arī zaudēja, bet, Ok, nākamais jautājums uz jums, katram paskatoties uz savu pretinieku. Tu viņas cīņas esi noteikti iečekojis, tu intervijā teici, ka viņš tāds amatieris, jā, tā kā, lai gan viņam ir bijuši diezgan nopietni pretinieki, tas pats arī Markus Riebovskis, viņš ar viņu nostāvēja visus raundus. Ko tu tā līdz galam domā par viņa iepriekšējām cīņām? Skaistulītis. Nezinu, kustās viņš normāli. Labi, Žeki, viņš zina, ka man nebūs viegli, bet, es domāju, ka es tikšu ar to galā.
ar to nebūs problēma īsti. Ok, un kāds tavs viedoklis par viņa iepriekšējām cīņām? Es baigi neko nesu redzēju. Nē, man liekas, vienu cīņu redzēju, kad viņš bija tajā strelkā. To kickboks cīņu. Nu, čoks labi čeko kikus. Bet, nu, tā no boksēs, nu, teikšu godīgi, baigi nekādu boksu tur neredzēju, bet, nu, jebkurā gadījumā katram ir savs, nu, katram ir sava pieeja, savs stils, un jebkurā gadījumā, es domāju, būs interesanti, bet, nu, kā es teicu, 1. 2. rauns viņš ilgāk neizdzīvos. Ok. Labi, tagad mēs te sēžam pie galda, aci pret aci, ir klusums nedaudz. Es gribētu, lai jūs kaut kur 10 sekundes paskatāties viens otram vienkārši acīs tagad. Ok, ko jūs viens otram acīs redzat? Ko tu redzēji Džona acīs? Sašutumu bišku. Sašutumu? Nu, netek. Neko es neredzu, acis viņa redz. Pārliecināts viņš izskatās. Jā. Ko tu vari pateikt par viņu? Viņš grib cīņu. Tā izskatās viņa acīs. Ok. Vispārīgi jūs abus vērtējot pēc stila, nu man arī ir savs viedoklis par jums. Es skatos varbūt nedaudz, es pavēroju treniņu procesā gan Valentīnu, gan tevi. Es skatos, manuprāt, tu esi nedaudz, Edžons nedaudz tehniskāks ir, bet ja es vērtēju jūsu rakstura iezīmes, es skatos, ka jums abiem patīk agresīvā pieeja, jums abiem patīk strādāt kā pirmajiem numuriem. Kā jūs sadalīsiet vietu ringā, ja jūs strādāsiet abi kā pirmie numuri? To mēs redzēsim. Es domāju, ka būs čotka viss. Es domāju, būs žoska. Būs dogfights. Prosti. Nu, ja viņam patīk nākt, man patīk iet, mēs vienu momentu satiksimies. Ok. Tagad jums pašiem uz sevi jautājums, kā jums liekas, kas jūs padara tā kā par labu fighteri, jūsu kaut kādas labākās iezīmes, un kas, jūsuprāt, ir jūsu kaut kādas vājības, ja jūs gribat par to runāt? Valentīns. Par vājībām es baigi tagad negribu runāt, protams. Bet tā, nezinu, man ir ļoti labs rīčs, liels, uz distanci māku ļoti labi turēt. Spēks arī ir, viss ir, kaut kāda bišķiņa tehnika arī ir. Tāpēc domāju, ka būs čotka viss. Es domāju, es esmu un man ir pati lielākā rakstura un svarīgākā, manuprāt, ir tas raksturs, tā griba. Es esmu izsalcis īstenībā. Es gribu atgriezties tajā ringā. Es neesmu bijis tajā lielajā publikā. Es gribu sajust atkal to atmosfēru. Un es domāju, vaļikam tā būs pirmā reize. Es zinu, kā man gāja pirmajā reizē, pirmajā cīņā. Bija bišķiņ stresiņš un viss tas, bet, nu, es domāju, es tieši gribu to. Es tieši gribu atgriezties tajā ringā, parādīt sevi un When lion is hungry, he eats, jā? When lion is hungry, he eats. Pareizi. Ok, tagad nedaudz ar tādu humoriņu. Varbūt esi dzirdējis nostāstus par Edžonu, tad, kad viņš pievienojās mūsu organizācijai. Viņam vajadzēja iesūtīt failus tur, tā kā, lai publicētu posterus, banerus. Vajadzēja atsūtīt savu portfolio profila foto priekš banera, un Edžons to bildi uzņēma Toy toaletā un atsūtīja man no Toy toaletes bildi. Kā tu uz to skaties? Esi dzirdējuši to nostāstu? Es arī redzēju to pašu bildi. Neko, kas apčiks. Domāju, moš man arī tādu pirmo uztaisīt, atsūtīt, ieprikaļīt. Bet, nu, nē, malacis. Nu, jā, man tam stāstam ir arī savu pusē. Kaspars man rakstīja, es biju bišķi notipījis, un viņš uzrakstīja, vajag bildi, es biju tā kā darbā. Un, nu, ko es, objektā tagad ģerbšos ārā, taisīšu bildi, nu, netiču. Es ātri aizgāju, stoju čikčirīku un uztaisīju bildi. Tas tā leģendarī, lai arī skatītāji iepazīst, un kaut kādas, tas, kas aiz kamerām notiek, daudz jau cilvēki nezina. Labi, nākamais jautājums, jums tagad katram personīgi. Iedomājieties, tūliņās nedēļa, ja, nedaudz vairāk atacentrs, jūs ejat ārā ringā, mēģināt iztēloties tagad to sajūtu, ka jūs ejat ārā uz cīņu. Kas notiek jūsu galvā? Smēš. Smēš? Vienkārši smēš, es nezinu. Vienkārši acis jau deg. Kā ar bailēm? Ir kaut kāds uztraukums, adrenalīns? Nē, nu, protams, adrenalīns sit, uztraukums ir, tā jau ir pirms katras cīņas. Bet, nu... Kā ar to mēģini tikt galā? Kas ir kaut kā tevi, varbūt, rituāli? Nekāda rituāla nav. Es vienkārši eju ar domu galvā to, ka viss būs kārtībā. Es visu uztaisīšu, visu parādīšu un viss. Ok. Smēš. Es nezinu, vienkārši. Nu, es nezinu, man nav citu domu. Nu, ķipa, ar dievpalīgu. Vienkārši abiem. Nu, tā kā man un viņam. Es vienmēr pirms cīņas tā kā aizlūdzu par sevīm un aizlūdzu par savu pretinieku. Ok, interesanti. Labi, nākamais jautājums mazliet
personisks, par ģimenes kaut kādām lietām. Kā vispār jūsu vecāki skatās uz šo visu, ka jūs ejat faitot, vai viņi to atbalsta, kāda ir viņu nostāja? Man mamma ir tikai par, teicis par, visi par, saka, malicis, trenējies, tev sanāk, un ja tu reāli jūti to, ka tas ir tavs, tad vienkārši tikai uz priekšu. Tad atbalsta, ja Jā, maksimāli. protams. Sākumā man neatbalstīja, negribēja, lai es eju un to daru. Jo Kāpēc? bija bailes. Kāds iemesls bija? Nu, šobrīd es atrodas pie Omas, un Omei ceļš, tas ļoti, ļoti nepatika, viņi ļoti uztraucas par manīm. Bet pēc pirmās cīņas, pēc otrās, pēc trešās, viņi jau saprata, nu, ķipa, labi, šita, nu, jāpalaiž tālāk. Un mamma arī sāka atbalstīt, un visi man ģimene, nu, tā kā kļuva atbalstoši, nu, tā kā, un es arī pateicos šautos manai ģimenei. Ok. Labi, nākamo jautājumu nedaudz iečekosim jūsu koeficientus LV, bet koeficienti mums rāda par jūsu cīņu 1,84 uz Valentīnu un 1,80 uz Edžonu. Principā ļoti līdzvērtīgi koeficienti, nedaudz favorīts Edžons. Kā jums liekas, tā kā koeficienti ir čotkie vai vajadzēja būt nedaudz citādāk? Nu, es domāju, man vajadzēja būt mazākam koeficientam. Nu, tīri tā, es uzskatu, ka es favorīts šai cīņai, bet, nu, koeficienti ir tikai cipari, jebkurā gadījumā. Nu, vienkārši, nu, labi, ka man ir lielāks koeficients, manīm lielāku papku varēs pacelt tīri tā. Kā tu skaties uz koeficientiem? Es nezinu, es arī tā. Baigi. Labi, nu, ķipa varētu būt, ka uz viņu ir mazāks koeficients, tas būtu tikai loģiski, zin, kā viņš jau tur šitajā pasākumā arī piedalījies daudz vairāk, un es kā ienācu, es pirmo reizi te cīnīšos, bet, nu, man tie cipari vispār neko baigi daudz neizsaka. Ir tikai bookmakeri, kas tur sadomā tur visu tā. Ok. Nākamais atkal par mentālo kaut kādu aspektu jautājums, jūs abi trenējaties, ja treniņi. Tie, kas zin cīņa sports, ir mentāli, manuprāt, viens no grūtākajiem sporta veidiem pasaulē vispār, jo tā ir nereāla cīņa ar sevi. Komandas sportā varbūt nedaudz ir citādāk, jūs ar komandas biedriem viens otru pušojat uz augšu, bet šeit, kad keidža aizveras, jūs esat viens pats ar sevi. Vai ir bijuši pa šo laiku kaut kādi tādi uzskatāmi momenti, ka gribas mest visam ar roku, nu tā kā pilnībā beigt darīt to, ko jūs darat? Kā jūs ar to esat tikuši galā? Un pastāstiet nedaudz vairāk par tiem momentiem. Es nezinu, man personīgi tā pēdējā cīņa, kas man bija trešajā raundā, sapratu to, ka man duhas nav vispārībā. Es dabūju bišķi iekurīt, bet, nu, tāpēc cīņas bišķi emocionāli sirsniņā iegrūda, bet man ir treneris Leo, kurš man palīdzēja tam tik pāri. Viņš mani savāca, sabužināja, teica, nu, tas ir, kā bija, tā bija, nu, ķipa, atgriezīsies stiprāks jebkurā gadījumā. Es sevi parādīju, nu, ķipa, ja es esmu, nu, parasts amatieru fighteris un es izgāju pat Latvijas visu čempionu, tad es viņam arī biju liku bišķi iesvīst. Tas ir tas, ko viņš man teica, un es to novērtēju, un tad tas arī, nu, mainīja man uzskatu uz to cīņu, un tā kā es nekad neesmu tā īsti iedomājies atmest ar roku šitam sportam. Es, ja godīgi pat nezinu, un Oma arī nesen teica, nu, tur jāmeklē, nu, ķipa, darbs un viss šitas, es, protams, arī strādāju, ja? Un nesen bija ienākusi tā kā informācija par to, ka es praksē luni laižu vai kaut ko tādu, ja? Un man kaut ko saka, nu, es saku viņai pretī, nu, ķipa, es nezinu, ko citu es varu darīt, izņemot cīņu sportu, jo šitas sports tā kā man, nu, tagad sirdī. Un es nezinu reāli, ko es citu darītu dzīvē bez šitā sporta. Kā tev ar tiem brīžiem kaut kādiem mentāli grūtiem? Ir bijis brīdis, kad es vienkārši kaut ko trenējos. Parādās arī daudz citas lietas dzīvē, protams, kam būtu jādod bišķiņ vairāk priekšroku. Ir bijis tā, ka vienkārši nometu cimdus malā un domāju viss ķipā. Un tad, protams, kā es varu pateikt visi, ja pilnībā visi man pazīstami un draugi, visi ir fighteri. Es vienmēr dodos uz cīņām un visu laiku man ir tas galvā tāds. Nē, es eju atpakaļ. Es vienkārši nevaru tā prosta paņemt, ķipa, ar ko es sāku nodarboties tur 13, 14 gados, tagad prosta pateiks sodā vai. Nu, tas viss nāk atpakaļ uzreiz. Nākamais jautājums par jūsu savstarpējām attiecībām. Tā kā es skatos sociālajā vidē, jūs tur viens par otru tā kā runājat, it kā es nejūtu baigi kaut kādas sliktas lietas, ko jūs viens par otru teiktu. Kā ir līdz galam, tā kā jums liekas, jums labas attiecības savstarpējās, vai ir apakšā kaut kādas nesaskaņas, ko gribat atrisināt ringā? Baigi, ne? Viss čotka. Jā. Normāls džeks, dzīvē normāli var parunāt. Vispār, blē, nekādas pretenzijas nav. Tas ir vienkārši biznes. Man arī tas pats. Mēs esam pretinieki, nevis ienaidnieki. Nezinu. Man nekas personīgi pret viņu nav.
Ok. Labi, nākamais jautājums par kaut kādiem nākotnes plāniem. Edžonam šī būs 4. cīņa KS Pro FL. Kā tu skaties, kur tu redzi sevi tuvāko 2 līdz 4 gadu laikā, kā tu plāno bīdīties? Profesionāli. Mēģināt. Nu, skatīsies, kas un kā, protams, 2 gadu laikā notiks. Cerams, bez traumām. Bet, nu, jā, es turpināšu augt, turpināšu trenēties, cīnīties. Un te jau redzēs, kur ceļā aizvedīs. Bet, nu, es centīšos tikt augstāk un augstāk. Maksimāli. Nu, man apmēram tas pats. Es domāju to, ka es esmu atsācis atkal pa nopietnu, tad arī turpināšu tā. Vienkārši iet uz augšu. Tev uzreiz klāt jautājums par KS Pro FL. Tev jau bija iepriekš arī mērķis, gribēji startēt šeit KS Pro FL. Un kā vispār, kā ir sajūtas, tagad tu sēdi, ja, un saproti, pusotra nedēļa, let's go, bliezīsim pirmā debija KS Pro FL šovā. Nu, kādu laiciņu atpakaļ es gribēju, jā, arī jau kaut ko iesaistīties šitam visu. Es domāju to, ka es jau būtu uz visiem tiem pasākumiem devis vispār bez problēmām, bet kaut kā, es nezinu, ne līdz galam tas viss aizgāja. Es arī tajā brīdī atmetos tā trenēties, un es domāju, priekš kā man iet uz turieni pieteikties, kaut ko darīt, ja ir iespēja, ka es varu dabūt pats pizdīt. Nevis iedot kādam piepīpēt. Un sajūtas tā kopumā, zaibīs, patīk atgriezties, parādīšu visiem savu šovu, parādīšu savu tehniku, savu raksturu, nu, tikai gas, tikai uz priekšu. Ok. Nākamais jautājums vispār par pašu fight cardu, kuras jums varbūt pašiem ir kaut kur vēl nākamās pēc jūsu cīņas, vispār no fight carda, kuras cīņas vēl jūs tā kā gaidat vakara, kā jums liekas, kuras būs interesantas cīņas? Es gaidu Arturs Adamovičs ar to Rolandu Kazačenko. Rolandu, jā, jo Arčam ir labs pretinieks, es viņu Ghetto Fightā cīnījos, zaudēju split decision. Un vēl es pavisam noteikti gribu redzēt Sigurda cīņu, Volkoviču un Raičus. Tās būs vienkārši labas cīņas, es uzskatu. Kā tev? Nu, riktīgi interesanti cīņa būs, domāju, Volkovičs pret Turčiņaku. Bode pret Helmani. Tāpēc, ka, nu, tur tiešām žalskie džeki. Es domāju to, ka būs ļoti smuks fights. Un vēl Gavaruhas cīņa pret Nikitu. Domāju, tur arī varētu būt interesanti. Tāpēc, ka reāli Dominiks tur vairāk ir tāds kitbokseris pret tīru bokseri. Tāpēc, domāju, būs interesanti. Ok, cīņa Arturs Adamovičs pret Rolandu Kazačenko. Jūsu domas par to cīņu, kā šī cīņa noslēgsies? Nemācēšu atbildēt, es nezinu. Dzīvosim, redzēsim. Bet tu teici, tu fightoji ar Rolandu, ja? Tu viņam zaudēji pēc punktiem. Split decision. Kā vispār bija kopumā? Cik esmu dzirdējis, viņš tāds diezgan žoskīs šūlots. Viņš nav baigi žoskīs, viņš ir pressure fighters. Viņš iet un visu laiku spiež. Nu, 3. raundā man nebija elpas, un tāpēc es arī zaudēju to cīņu. Es domāju, 3. raundā, ja man būtu tā duha, es būtu paņēmis to cīņu, bet, nu... Tu jūti, ka tu tehniskāks par viņu? Jā. Nu, tā kā, jā? Ok. Kādas tavas domas par šo fightu? Arī 50-50. 50-50. Es nezinu. Es viņus tā abus riktīgi tā baigi nepazīstu, tāpēc kaut ko es tur pačakoju. Nezinu. Ok, cīņa Raitis Helmanis pret Arturu Bodi. Kādas jūsu domas, kā šī cīņa ritēs? Raiču pacels. Kādi argumenti, kāpēc? Es redzu, viņš pēdējo laikā ļoti daudz trenējis, un viņš ir tiešām ļoti smagi trenējis un izstās tiešām, nu, tā kā locked in uz to cīņu, un es domāju, viņš parādīs labu šovu. Tev atkal tu vairāk Bodas kungu pazīst? Jā, nu, viņam ir raksturs, viņš ir krasavčiks reāli. Viņš labi kaujās, un tehnika viņam arī ir, tāpēc, nu, tu reāli, nu, zini kā, fightā viss kaut kas var notikt. Reāli pilnībā jebkas. Tur, viens sitiens var mainīt pilnībā visu. Bet, nu, es tik un tā topīju par Bodi. Ok. Un tad vakara galvenā cīņa par Ultimate Fighter čempiona titulu, 5,000 eiro, čempiona josta, Volkovičs pret Turčiņaku. Kādas jūsu domas par šo fightu? Es domāju to, ka Volks pacels, bet ir ļoti liela iespēja to, ka arī Arčums var pacelt, jo es redzēju to, ka kā viņš kaujās, viņam tiešām ir raksturs. Viņš arī krasavčiks, viņš iet un dara, tur vispār nav nekāds solis uz atpakaļ. Tāpēc tur 50-50 reāli. Nu, abi džeki ir krasavčiki, es reāli par abiem diviem esmu. Tur vispār bez bazāru.
Es domāju, Volkovičs pacels, bet es domāju, tā cīņa nebūs gluži vienos vārtos Volkovičam, Jā. jo viņam ir labs pretinieks. Nu, Turčiņiks, viņš ir MMA-šņiks, bet viņš boksē ar raksturu. Skatījos pēdējo viņa cīņu, tur Latvijā, viņš normāli cīņu parādīja. Un īstenībā es pat domāju, ka tajā cīņā boksa noteikumi, bet tur būs kaut viens takedowns. Jā, man ar tā liekas. Jums liekas, ka netīra cīņa būs. Jā. Nu, cerams jau, ka nebūs. Es esmu pret to visu, lai nebūtu lieku kaut kādu netīrību, traumas, tas nav vajadzīgs. Bet nākamais jautājums, jums šobrīd ir iespēja, varbūt ir kaut kādi plāni, mērķi, varbūt kāds no fighteriem, ar ko jūs gribētu nākotnē izkāpt ringā. Varbūt ir tāds cilvēks, un jūs viņam gribat nodot sveicienus tagad podkāstā. Nikita Vavival, es te gribu. Uz nākotnē, jā? Yes. Okay. Kā tev vispār? Nezinu, es tik baigi tālu nebiju aizdomājies. Bet ja tagad tā skatītu? Tagad tieši, nezinu. Kaut kādā, cik tur tam Nikam Zeltiņam bija tur tāds vinas? Niks Zeltiņš, Nikam bija laikam 2 uzvaras un 3 kājas profili, 3, manuprāt. 3-0, jā. Nu, es viņam varu salauzt to 0. Niks Zeltiņš, jā, ok. Labi, un tagad pēdējais jautājums jums, ko jūs varat pateikt saviem skatītājiem, tie, kas jūs skatās tagad, lai viņi atnāk uz Atacentru, pieceļ savas sēžamvietas un atnāk beidzot dzīvē, paskatās kārtīgu šovu. Kas ir tie vārdi, ko jūs varat pateikt viņiem? Jums ir jābūt 1. novembrī, tur būs šaus. Es garantēju, būs asinis. Tas ir tas, ko jūs paļbom gribat redzēt. Jūs gribat redzēt, kā cilvēki krīt. Iespējams, tas notiks. Es esmu diezgan pārliecināts par to. Es uz to eju. Es to atstrādāju treniņos, un es domāju, būs vienkārši žoska. Šī būs viena no skatāmākajām cīņām, bet, protams, ir arī ļoti daudz citu fighteru cīņas, kas būs vienkārši, nu, teiksim tā, razjums. Es nezinu. Tā kā jums ir jābūt 1. novembrī, tur obligāti. Jā, tiešām fight kāds ir ahujenīs, cik, nu, reāli ahujenīs. Domāju to, ka mūsu reģiona cīņa būs viena no labākajākām. Bet tā vispār, es domāju to, ka viss pasākums kopumā būs riktīgi žoska. Būs vienkārši, nu, es zinu, ka cilvēkiem patīk mērce, es zinu, ka viņiem patīk asinis, ka cilvēki krīt, ka izslēdzās. Un es domāju to, ka mēs varēsim to parādīt, kaut ko no tā. Domāju, ka būs vienkārši pizdā. Ok. Paldies, šodien ar mums kopā bija Edžons un Vaļiks. Tiekamies 1. novembrī KS Pro FL Fight Night 6 Atacentrs. Biļetes joprojām pieejamas pasportix.eu, kā arī maksas tiešraidi varat iegādāties Fight Plus EU. Paldies visiem mūsu sadarbības partneriem. Vislielākais paldies LVBet, Sports Strike TV, Brāļu Alus, Kartonka Boxing, Shootouts Leo, Rings LV, Nati LV, Askari, arī mūsu zviedru draugi un, protams, Čilsprit dzēriens. 1. novembris, Atacentrs Rīga, šova sākums 7. vakarā. Tiekamies. Draudzīgi, bez asmi. 1. novembrī noskatīties. Все.